Ir pirmssvētku laiks, un otrdienas vakarā mazajā ģildē valda satraukums. Uz kāpnēm šalts vakartērpu šlepes, kungi mazliet nervozi kārto tauriņus, jo jau pēc neilga brīža sāksies Rīgas skolēnu domas ikgadējā balle. Šogad maģiskā. Zāle lēnām pildās ar vakartērpos tērptiem jauniešiem, un jau pēc pavisam neilga mirkļa viņi vienosies kopīgā polonēzē. Rīgas skolēnu domas vārdā es jums novēlu maģisku, tiešām 50 maģisku šo vakaru un gaišus un lūkošanas svētkus. Paldies! Jaunieši šī vakar ballei gatavojušies veselu 5 nedēļu garumā. Grūtos treniņos apgūt visdažādāko deju soļu. Tāpēc polonēze, valsis un tango šiem jauniešiem vairs nav tikai deju nosaukumi. Un nu atliek vien baudīt šo skaisto deju burvību. Tikko esam nodzīvojuši polonēzi. Balles sajūtas ir fantastiskas, protams, staltas muguras, meitenes garās kleitās, puiši uzvalkos. Tauriņos. Jā, visi jūtas diezgan smalki. Tas pirmais satraukums ir beidzies, jo polonēze arī bija tāda ļoti satraucoša, bija jāiziet pareizi visiem. Jā, tā kā ir jau mierīgāka atmosfēra. Pozitīvi. Ir nepieciešamība reizi gadā apmierināt savas tās kultūras vēlmes un, jā. Ballītes ir bieži. Jauniešiem tiešām tās ir bieži, bet tāda balle, to rīkot nemaz nav tik vienkārši. Jā, un tas ir tā ļoti eleganti, un jaunieši var teikt, ka reizēm ir izslēpts pēc kaut kā tāda, jo šķiet, ka tas notiek tikai filmās. Bet šeit ir arī tas pats. Rīgas skolēnu domas jauniešu rīkotā balle jau kļuvusi par tradīciju, un tā ir iespēja nevien lieliski izklaidēties, bet arī apgūt ko jaunu. Atbilstoši tērpa izvēles noteikums, etiķetes pamatlikums un, protams, jau iepriekš minētos klasisko deju soļus, kas dzīvē noteikti noderēs. Esmu ļoti sajūsmināta, satraukta arī. Ļoti gaidīju šo balli un tagad centīšos izbaudīt. Atnākot šo balli ir diezgan liels, kā lai to saka, pozitīvisms tajā visā, ka cilvēki ir centušies, lai varētu sevi kaut kā padarīt krāšņāku, dot cilvēkiem izpratni par to, ko viņi varbūt sagaidīs tālākā nākotnē, ka viņi visu laiku neballēsies ar saviem draugiem mājās, nezinu, kaut kādas roka mūzikas un tā tālāk, bet viņiem arī jāizbauda kaut kāds augušāka cilvēka labāka laika pavadīšanas veids. Jādomā, ka arī nākošajā gadā tradīcijas tiks turpinātas, un Rīgas jauniešiem atkal būs iespēja izbaudīt īstas balles krāšņumu un emocijas.